Tātad šodienas mūsu temats ir darbs ar iebildumiem, jo ar tiem mēs sastopamies katru dienu un diezgan bieži. Tāpēc parunāsim par to, kur tad viņi ceļās un kā tad ar šiem iebildumiem tikt galā. Un tas, ko es jums novēlu, kļūstiet par jautājumu uzdošanas meistariem, jo tas ir svarīgi. Tā. Un te drusciņi traucē ekrāns. Tā. Galvenais ir tas cilvēks, kurš uzdod jautājumus. Tātad tas, kurš jautā, tas vada diskusiju. To vienmēr atceraties, jo tiklīdz jums būs jāatbild tā, jūs vairāk nebūsiet vadītājs, tāpēc ļoti svarīgi, ka jūs daudz jautājat un cilvēks daudz dabūn runāt un atbildēt. Kāpēc rodās iebildumi? Pārsvarā iebildumi rodās no tā, ka cilvēki neusticās. Ja cilvēks jums uzticās un jūs esat viņam pazīstams cilvēks, tad iebildumi parasti nerodās. Un vēl iebildumi rodās no tā, ka netiek noskaidrots cilvēka vajadzības vai arī netiek sniegta pietiekama informācija, un tad arī šie iebildumi rodās. Kādi ir visbiežāk sastopamie iebildumi? Tādi kā, piemēram, tā ir piramīda, tas nav priekš manis. Man vajag padomāt, vai man vajag aprunāties. Man nav naudas, vai man nav laika. Vēl, protams, vispār ir apmēram 35 iebildumi, bet šie ir tie populārākie, ar kuriem nākās diezgan bieži sastapties, un tāpēc ir ļoti svarīgi, kā tad ar tiem tikt galā un kā ar cilvēku runāt, jo parasti ir tā, kad rodās iebildums, tad tā automātiskā cilvēka reakcija ir tāda, man vajag izskaidrot viņam, man vajag pateikt visu, kā tas ir no manas puses skatoties, bet bieži vien tas nav tas labākais variants. Un tātad sāksim ar to, tā ir piramīda. Atceraties, tātad pirmais ir uzdot cilvēkam jautājumu. Ko tavā izpratnē nozīmē piramīda? Kas tas priekš tevis ir piramīda? Un lai cilvēks runā. Jo parasti šis iebildums rodās no tā, ka mēs skaidrojam biznesa būtību caur to, ka mēs sakam, te ir jāaicina cilvēki, kuri aicinās citus cilvēkus, un citi cilvēki arī aicinās citus cilvēkus. Un cilvēkam rodās iespējas, ka tā ir piramīda. Un tad tīri no psiholoģijas viedokļa jums ir jāsaka, sākumā es arī tā domāju. Taču, kad iedziļinājos, sapratu, ka šis bizness ir absolūti tāds pats kā visi citi biznesi. Tu taču esi dzirdējis, piemēram, par akcijām, piemēram, fitnes klubā, kur ir jāiesaka vai jāpievieno kāds draugs vai jāatved, un tad tu vari saņemt vai lielākas atlaides, vai lielākas priekšrocības. Redz, un šādā veidā kompānija izmanto ērtu un vienkāršu reklāmas veidu. Tas ir labi gan kompānijai un arī mums izdevīgi. Nākošais, tātad, tulīt. Nākošais ir tas nav priekš manis. Atkal ir svarīgi noskaidrot, kas slēpjas aiz vārdiņa tas. Un mēs atkal jautājam, tieši kas nav priekš tevis? Kas nav tavs? Vai mani tas neinteresē? Tieši kas tevi neinteresē? Un varat pat paprasīt, kas slēpjās aiz vārdiņa tas? Un cilvēks jums stāstīs. Un jūs uzmanīgi klausaties. Un tad atkal, saprotiet, jums ir jānostājas vienā pozīcijā ar cilvēku, un viņam jāpiekrīt tajā brīdī. Un ļoti labi darbojās, zini, es sākumā arī tā domāju. Mēs kā izlīdzinamies ar cilvēku. Man bija, un tagad mēs ieliekam to frāzi, kuru šis cilvēks mums ir teicis. Ja? Piemēram, man arī bija grūti atrast un uzrunāt cilvēkus, bet izrādījās, ka galvenais šeit ir jāveido reklāma, un cilvēki paši piesakās un atrodās. Vai arī otrs variants. Es arī domāju, ka ir jāpārdot un jāuzbāžās, taču izrādās, ka tas viss ir daudz vienkāršāk. Izveido savu internetu veikalu un aicina arī citus veidot savus internetu veikalus. Nākošais man ir jāpadomā. Protams, vai arī man ir jāprunājas ar vīru vai ar kādu citu jāpakonsultējās.
Iespējams, ka varbūt arī šeit ir slēptā atteikuma forma, ka cilvēks vienkārši grib tikt vaļā no mums, un lai viņš neteiktu, nē, es to nedarīšu, viņš saka, man ir jāpadomā. Bet ir jāpieiet atkal gudri un ir jānoskaidro un ir jāsajūt, vai kas tad tur ir par lietu, kāpēc. Un šis iebildums rodās tādos gadījumos, ja cilvēks nav saņēmis pietiekoši daudz informācijas. Piemēram, kad man saka, ka ir jāpadomā, man ir tāda sajūta, ka es kaut ko neesmu līdz galam pastāstījis. Saki lūdzu, kāds ir tev jautājums, kas šobrīd tev liek vēl padomāt? Vai kas ir tas, kas liek tev šobrīd šaubīties? Vai kas ir tas, kas tev pietrūks, lai tu pieņemtu lēmumu? Protams, jūs varat uzdot visus šos jautājumus, bet varat no kādu no šiem jautājumiem izvēlēties un uzdot cilvēkam. Un tad ļoti labi darbojās arī piemēri stāsti. Piemēram, jūs pat varat izdomāt, ja? Tu zini, taisni pāris dienas atpakaļ man arī bija atnākusi viena sieviete, un mēs runājamies, un viņa arī teica, ka viņai vajag pakonsultēties ar vīru. Un vakarā, kad viņa runāja, viņi abi sastrīdējās, jo viņš viņai pateica, ka ko viņa tur nodarbojās ar muļķībām, un viņa teica, ka viņš viņu nenovērtē un ka neciena. Bet tu taču negribi, lai tevi nenovērtē vai neciena, vai ne? Loģiski, kas cilvēks atbildēs, nē, es gribu, lai mani ciena. Tad klausies, es tev dodu tagad iespēju pierādīt, cik tu esi superīga sieviete vai sieva. Jo atrodoties šajā situācijā, un šeit jūs varat ielikt iekšā to, kas tad ir šī situācija, jo jūs jau par šo cilvēku apmēram zināsiet, vai viņš tur ir dekrēta atvaļinājumā, vai viņš ir bez darba šajā brīdī, vai darba meklējumos. Un atrodoties šajā situācijā, kad tu esi dekrētā, tu viņam vari palīdzēt papildināt ģimenes budžetu. Un redziet, šeit uzreiz paceļās cilvēka vērtība, un arī viņš ierauga to, ka viņš ir noderīgs savai ģimenei. Un es domāju, ka šāda pieeja arī varētu palīdzēt cilvēkam pieņemt lēmumu. Man nav naudas. Arī ļoti dzirdēts iebildums. Arī viens no iemesliem varētu būt, ka cilvēks vienkārši zolīdi grib pateikt nē. Bet iespējams, ka varbūt ka tas tā arī nav. Tāpēc mums ir jāsaprot šī iebilduma patiesais iemesls. Un tad mēs varam jautāt, saki lūdzu, vai tev vispār nav naudas? Vai tev šobrīd nav naudas? Vai priekš šī projekta tev nav naudas? Tad viņš attiecīgi jums atbildēs. Jo, ja cilvēks viņš ir sapratis, ka viņam tas nav interesanti, un viņš tā kā nav spēka viņam pateikt, ka nē, un jūs viņam tagad teiksiet, tev nav naudas, tā kā aizņemies, un pēc tam tu atpelnīsi. Bet, ja man iekšā ir tas, ka man tas nav interesanti, tad kāda pipara pēc man ir jāiet un jāaizņemās nauda, bet man tas neinteresē. Un tāpēc mēs varam rakt vēl dziļāk. Saki, vai tev bieži nav naudas? Un cilvēks tur teiks, jā, man tur aiziet tur tam, vai kā tur, jā, mums tad apstākļi tādi ir. Un tu jautājot, bet vai tas tev ir apmierina, tas ir ok, tu samierinies ar šo situāciju, ka tev tik bieži nav naudas vai tev nav naudas. Un tālāk jūs varat izskaidrot. Tu taču saproti, lai nauda rastos, ir jārada labvēlīgi apstākļi tam. Ja tu šobrīd neko neuzsāks un neko nemainīsi savā dzīvē, pēc 5-7 gadiem, kas būs mainījies? Kāda būs tava dzīve? Vai tavā dzīvē naudas būs vairāk? Atkal cilvēks droši vien jums kaut ko atbildēs, un šodien es tev piedāvāju iespēju, pateicoties kurai tu varēsi nākotnē palīdzēt saviem bērniem. Un šeit jūs varat uzbūrt tādu ļoti skaistu un interesantu ainiņu un sakiet, jūs varēsiet kopā braukt ceļojumos, tie būs neaizmirstami brīži gan jūsu bērniem, gan jums būs kopīgas atmiņas. Bet tāpat laikā tu vari atteikties šobrīd no šīs iespējas, tur vari turpināt dzīvot tāpat kā līdz šim. Paies laiks, kas būs nākotnē? Pabalsti, niecīga pensija, un nedod Dievs vēl vari palikt par nastu saviem bērniem. Izvēle vienmēr ir mūsu rokās. Tā kā
ar šo arī iebildumu ir jāsaprot, kā strādāt. Man nav laika. Arī droši vien ir dzirdēts. Bieži vien tīri no psiholoģijas viedokļa cilvēki grib, lai jūs pierādat viņam pretējo. Nu, ko mēs atkal sākam ar jautājumu? Pastāsti man, ar ko tu esi tik ļoti aizņemts? Nu, un cilvēks jums tur sāk stāstīt, vai tur bērni, vai tur skola, vai tur kaut kādas citas lietas. Jūs varat teikt, ja tu atradīsi 2 līdz 4 stundas diennaktī, lai nodotos šim darbam vai šim projektam, pēc laika tavi ieņēmumi kā minimums varētu būt 1000 eiro. Mēs tev visu parādīsim, mēs tev visu pastāstīsim, mums ir apmācības. Tavs uzdevums ir vienkārši mācīties un atkārtot darīt to, ko mēs darām, dublicēt mūsu darbības. Ja tu šajā žurkas skrējienā nekad neatradīsi laiku priekš sevis, kāda būs tava pensija? Kā būs ar tavu veselību? Kā būs ar tavu neizdzīvoto un neizbaudīto dzīvi? Un kas būs finālā? Tu būsi slims un nabadzīgs. Lūk, kur noveda atbilde, man nav laika. Tāpēc, ja tu atradīsi laiku, tad tev būs iespēja nonākt līdz nopietniem ienākumiem. Mēs tev palīdzēsim ar atbalstu, un mēs tev pastāstīsim, kas tiek sagaidīts no tevis. Tātad, atgriežoties uz šo sākumu, kļūstiet par jautājumu guru. Iemācieties dzirdēt un izprast cilvēkus. Dodiet viņiem tieši to, ko viņi meklē un ko viņiem vajag. Bet, lai saprastu, ko tieši viņiem vajag, ko viņi meklē, mums ir jāuzdod ļoti daudz jautājumus. Jo palīdzot citiem kļūt veiksmīgiem, mēs paši kļūsim laimīgi un veiksmīgi. Nu tā, šobrīd tas arī bija tas, ko es jums gribēju pastāstīt. Ja jums ir kādi vēl jautājumi vai vēl kaut ko gribas noskaidrot, jūs droši varat ieslēgt mikrofonus, pajautāt vai arī rakstīt.